Tiesa, lūdzu. Labdienu! Labdien! Vai būtu iespēja runāt ar Lindu Šeksko apgabaltiesā? Jā, lūdzu. Tātad sveicināta Linda. Sveicināti. Es zvanu Mareks Markus saistībā ar savu tā saucamo ģimenes lietu. Vai jums ir brīdis sarunai? Kāds būtu jautājums šā lietā jums? Tātad, jautājums ir par lietu un pēc būtības. Tātad, varbūt jūs atceraties, ka 2026. gada, ja es pareizi atceros, 4. februārī tapa spriedums apgabala tiesas izpildījumā, kas paredz, ka man, Marekam Markus, bez jau pavadītajiem 6 gadiem nebrīvē, proti liedzot saziņu saskarsmi ar saviem bērniem, tiek pielikt klāt vēl papildus gadi, un proti līdz 2031. gada 4. februārim ir tapis nolēmums, kas paredz, ka bērniem, maniem bērniem un man, uz 11 gadiem ir atņemtas saziņas un saskarsmes tiesības. Šajā sakarā jautājums. Ja mana lieta ir tapusi 2020. gada decembrī, kad safabricēja to uz uzpūrņa nelietošanas pamata, jeb kā tautā viņi sauc to par aizsargmasku, kura nebija aizsargmaska, tas ir visiem, es domāju, vairāk vai mazāk saprotams, taču pret to vērsās, pēc tam safabricēja lietu, neļaujot bērniem nākt mājās pie manis, slēpjot viņus dažādās vietās un turpinājumā arī postot pat tad saziņu, kad vēl tā saziņa bija iespējama, vismaz pa telefonu. Tad šādas darbības kopsumā veicot, tika provocēta tāda realitāte, lai bērni un es tiktu atsvešināti cits no cita. Un tad ir jautājums tāds, ja lieta ir safabricēta, vai dienestiem ir pienākums pildīt tiesas spriedumu, kad cilvēks ir apmelots? Pirmkārt, tas nesniedz juridiskās konsultācijas, un jebkurš, kas ir jautājums vai iesniegums vai vienalga kāds tāda, kas attiec uz lietu, jums ir rakstveidā jāsniedz tas. Es un pats tad attiecīgi tiesneši es atbildēs neklanos jums. Neviena priekšā cilvēka runā tiešu valodu. Pareizi, tas taču ir loģiski. Nevajag nekādu lišķību, nekādu liekulību, nekādu izlikšanos, nekādu valsts tēlošanu. Es to neatiecinu uz jums, es attiecinu to uz sistēmu. Jo sistēma ir izveidota tā, ka cilvēkiem tiek dota opcija rakstīt. Nē, dzīve nav tikai rakstīšana. Ir jārunā tieša valoda un patiesība. Un es, Mareks Markus, esmu to darījis visu savu apzinīgo dzīvi. Un arī tagad to daru. Un tāpēc es jautāju jums, jūs teicāt, ka juridiskus padomus vai konsultācijas nesniedz, to saprot. Bet jūs kā cilvēks, nevis kā amatpersona, bet kā cilvēks, varat pateikt godīgi pēc savas sirdsapziņas, ir jāpilda noziedzīga pavēle vai nav? Es jums atkārtoju, visu šādu jautājumu ir jāiesniedz rakstveidā. Es esmu nav tas palīdz. jādara. Nē, es neklanos Es nekāda režīma nepieņemu priekšā. spriedumus, tos pieņem tiesneši. Kādi tiesneši? Uzpūrņu sekta, tā taču ir afēra, jūs to zināt. Un maniem bērniem liekt saziņu un saskarsmi, tas ir sadisms. Es saviem bērniem neesmu darījis pāri. Mani bērni to zina. Ko nozīmē, ka man, piemēram, attiecībā uz manu bijušo pasaka, ka es apdraudu ar to, ka elpoju brīvi savu bijušo, viņas veselību un citus cilvēkus? Kas tie par murgiem? Neviens to veselības ministrijā citās iestādēs nav spējis pierādīt. Neviens pats. Un tomēr viņi izzīda vardarbību. Tajā apstāklī, ka es meklēju savus bērnus, kā vēl var murgot tik bezkaunīgi? Vai kādam tētim mammai Latvijā derētu šāds tiesiskums pēdiņās, kur cietsirdīgi tiek liektas saziņas saskarsmes tiesības ar saviem bērniem? Ja nedara, tad kāpēc viņi iedomājās, ka man tas dara? Pajautājiet to pie, kafijas vai tējas tasas vai kādā citā pauzītē, ja gribat. Pajautājiet Vamžai. Viņai derētu, ka es norganizētu to, ka viņas bērni pazustu, tā kā mani bērni pazuda. Es to nedaru. Es to neplānoju, bet ir teorētiski. Viņai tas derētu, atbildi ir nē. Es taču saprotu, es esmu arī loģiski domājošs cilvēks. Tad kāpēc viņi iedomājas, ka man tas dara? Tāpēc, ka viņi piesedz Covid afēras daudzos dalībniekus? Vai tas ir tā kā tajā stāstā par pēdējiem laikiem, kad 9 slimie nāks pie viena veselā un teiks, tu esi slims, jo neesi viens no mums? Tā ir šī morāli, patiesībā amorāli. Jūs arī uz to neatbildēsiet, jo jūs gaidāt rakstiski pareizi. Jā, es jūs lūdzu vērsties sistēma rakstveidā. nav? Vai sistēma kalpo cilvēkiem, vai arī cilvēks kalpo sistēmai? Kā tad ir? Es jums atkārtoju, lūdzu vērsieties rakstveidā. Neizdosies šādā veidā. Es nodota tiesnesim. neklanījos ne uzpurģu sektas priekšā, nedz arī kaut kādam režīmam, kas man te diktēs, kādā veidā runāt cilvēku valodā. Cilvēki runā tiešu valodu. Rakstītā veidā papīrs pacieš visu. Tas nav vajadzīgs. Tas ir birokrātijai. Tas ir, lai atrakstītos liekuļi un speciālisti tēlošanā. Vai to vajag? Nē, man to nevajag. Arī saruna ir dokuments. Vai jūs to saprotat?
Es nevaru pārliecināties par jūsu identitāti. Nevarat pārliecināties par identitāti mani? Tiešām jūs nevarat. Nevaru. Mareks Markus. Jums neko neizsaka. Latvijā ir daudz Mareks Markus, kas meklē savus bērnus. Es jūs lūdzu vērsēties rakstveidā ar jautājumiem. Nevajag manipulēt. Es nerakstīšu. Es jau esmu rakstījis 100 reižu, un es zivis vēlreiz nezvejošu akā. Saprotiet šo loģiku? Es runāju tēlēnā valodā, un šis nav vēstījums jums, bet es vienkārši atbildu uz jūsu attieksmi, ka, ja jūs man aicināt veikt darbības, kuras ir bezjēdzīgas, kuras es esmu pierādījis ar savu izvēli, kad es rakstīju daudzkārtīgi 100 iesniegumu un man atrakstījās, tad kāpēc es tieku aicināts vēlreiz darīt to pašu? Tā taču ir ņirgāšanās. Mani, piemēram, izraidīja no tiesas, Jūrmalas tiesas, kur aizsākās safabricētā lieta pret mani, tad, kad es ierados, lai aizstāvētu savus bērnus un mūsu elementārās pašsaprotamās cilvēktiesības, man izraidīja no zāles tiesnese Diāna Liepiņa. Un pēc tās reizes es vairs nevienā tiesā nepiedalos. Es neklanīšos. Ja es redzu šādu cinisku, bezsiržu uzsvaru, bezsirdsapziņas attieksmi, tad man tur nav ko darīt, man tur nav pa ceļam. Un es nepildu noziedzīgas pavēles ne pret sevi, ne pret citiem, arī pret saviem bērniem nē. Un ja kāds grib mani ietupināt ķurķī par to, ka es nevilku uzpūrni un par to, ka safabricēta lieta par kaut kādu iespējamu vardarbību, tad lai viņi iet paši atsēdēt, jo šis te režīms, Latvānijas kropļu morālo režīms, tas neatiecās uz jums, tas attiecās uz tiem, kas piedalījās. Viņš kritīs. Un tad es uzmeklēšu viņus pa vienam, pabrīdiniet Vamžu un pārējās iesaistītās madāmas, viņus nepiesēks ne VDD salašņas, ne citi salašņu dienesti. Es taču redzēju armijā, kādi viņi ir salašķis, kas pilda noziedzīgas pavēles. Jūs to nezināt šīs aizkulis. Es zinu, es biju aizsardzības akadēmijā savu laiku, kad arī tur dienēju. Redzēju, kā policisti to esošie. Es redzēju šo realitāti, redzēju pēc tam armijā. Redzēju arī mobilo strēlnieku bataljonā, kā tiek ģedaušanas metodēm dresēti cilvēki, panāk efektu, ka viņi dara, ko viņiem liek. Es biju vienīgais, kas nedarīja, ko liek, un tad pēc tam rezultātā pret mani safabricēja lietu. Vai tad tā nav ņirgāšanās? Kāpēc godīgus cilvēkus vajā? Godīgus, uzsveru, kuriem ir gods pār varu. Tāpēc, ka šeit režīmam dara tikai tādi, kuri ir salašņas, kuri liekuļot prot, kuri melot prot, kuri prot izlikties, kuri prot līdzbaurot, ka karalis Kailais ir apģērbts krāšņākajās drēbēs. Es neesmu tāds, kā mani pasludināja. Es ar jums runāju tiešu valodu, bet jūs gribat, lai es rakstu. Es to nedarīšu. Jūs to dzirdējāt. Es ar jums runāju kā cilvēks ar cilvēku. Tā ir mana izvēle. Mana izvēle ir atrast manus bērnus un pasakiet Vamžai un citām režīma maitām, ka viņas rīkojumi man nav saistoši un nebūs nekad, absolūti nekad noziedzīgas pavēles netiks pildītas. Pabrīdiniet Vamžu un pārējās salašņas, tā arī pasakiet salašņas, jo salašņas pilda noziedzīgas pavēles. Cilvēki nedara to, cilvēki nekaitē, cilvēki neliekuļo, cilvēki nemelo. Un ja melo, tad atzīs savu kļūdu un nedara tā vairs. Bet tie, kas piedalījās daudzi, arī daudzi atbildēs. Pabrīdiniet par šo.